Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim čuvunas ziepjakmeņa krāsniņu Alise. Tātad sāksim ar krāsniņas datiem. Krāsniņas jauda ir 6,5 kW, ideāli līdz platībām 40-50 kvadrātmetriem. Krāsniņas efektivitāte ir tuva 86%, kas ir salīdzinoši augsts rezultāts esošajā krāsniņu kategorijā. Sāksim ar krāsniņas augšdaļu. Šī te visa daļa ir izlieta no čuguna. Šeit ir redzams tāds kā riņķis. Šis nav izņemams gatavošanas riņķis. Šī virsma ir paredzēta sildīšanai. Šī ir kā sildvirsma. Viņa nebūs īsti piemērota tiem, kuri grib intensīvi gatavot, bet gan vairāk piemērot tiem, kuri vēlās uzlikt, sildīties ūdeni vai uzturēt siltumu kādam konkrētam ēdienam. Pirms uguns sasniedz pašu sildvirsmu, ir vairākas tukas, un arī šis te lējums ir tik biezs, ka īsti kā plītsvirsma tā nestrādās, bet vairāk kā sildvirsma. Nākamais jautājums parasti klientiem rodās, kāpēc šeit ir tik daudz sārumi. Šie priekšā ir vairāk dekoratīvi, bet sānu un aizmuguras pilda tādu funkciju, ka no krāsniņas apakšas tiek vilkts vēsais gaiss, tas tiek uzsildīts starp ziepjakmeņa slāņiem, un šeit, kā jau mēs visi zinām, karstais gaiss ceļās uz augšu, siltais gaiss izplūst pa šejieni cauri. Tas dod patīkamu efektu, tas saucās gaisa konvekcijas sistēma krāsniņai, ka ne tikai tā dod starojumu veidā, bet arī šādā te gaisa konvekcijas veidā. Tas arī ir salīdzinoši drošāk, jo sāni tik ļoti neuzkarst, tie ir vienmērīgāk silti, jo nekāda saskarsme tieši ar dekamerā notiekošiem sāniem nav, bet gan ar šo te silto gaisu, kas nebūs tik intensīvi karsts, un arī šis te apdedzināšanās risks ap krāsniņu būs ļoti, ļoti samazināts. Tad parunāsim par krāsniņas apdari. Šajā gadījumā šī ir ziepjakmeņa apdari, bet konkrētais modelis ir pieejams arī ar keramikas apdari, tāda kā Mojorkas flīzītēm, kas ir pieejama baltā un sarkanā bordo krāsā. Par ziepjakmeni bieži rodās jautājums, vai tas ir funkcionāls vai tikai izskata pēc. Šai krāsniņai, protams, šis ziepjakmenis ir ļoti lielisks siltuma noturēšanas īpašības, bet nevajadzētu arī gaidīt milzīgu siltuma akumulāciju no šīs krāsniņas. Šī krāsniņa ir augstas efektivitātes, ļoti spējīga krāsniņa, kas deg salīdzinoši ilgi, 5 līdz 6 stundas, varbūt pat nedaudz vairāk, bet siltuma akumulācija pēc izkuršanās milzīga nebūs. Ja skatāties šo produktu tieši dēļ ziepjakmeņa un vēlaties saņemt šīs te tieši akumulācijas spējas, es aicinātu jūs apskatīties mūsu mājaslapā akumulācijas krāsnes sadaļa. Tur būs nedaudz savādāk arī uzbūve pašām krāsnīm. Bet nenoliedzami šī krāsniņa jebkurā gadījumā ir spējīga krāsniņa, kas priekš šīm te telpām 50-60 kvadrātmetri uz ideāls risinājums un ļoti ekonomisks un patērēs ļoti, ļoti maz malkas, bet tajā pašā laikā arī sniegs šo siltuma rezultātu salīdzinoši ātrāk nekā milzīgas akumulācijas krāsnes. Ideāli, piemēram, priekš vasarnīcām, kur ja jūs atbraucat nedēļas nogalē, jūs nevēlaties gaidīt pāris stundas līdz šī te telpa iesils, bet jūs vēlaties šo te efektu saņemt ātrāk, bet tajā pašā laikā jūs arī vēlaties efektīvi izmantot malku, un šī krāsniņa tieši to arī izdarīs. Tālāk jau skatīsimies uz krāsniņas dekameru, bet pirms tam vēlos vērst uzmanību uz šīm te gaisa padevēm. Dekameras durvīs ir iestrādāta sekundārā gaisa padeve, un zem tām ir primārā gaisa padeve. Principā ar šīm gaisa padevēm var kontrolēt degšanas intensitāti un tās ilgumu, un, protams, atvieglot krāsniņas iekuršanas procesu. Tātad pievedot sākumā vairāk skābekli, bet, kad krāsniņa jau kurās, tad samazināt to un paildzināt pašu degšanas ilgumu. Protams, konkrētajā krāsniņā, kā visām mūsdienīgām ekodizaina krāsniņām, ir arī šī te priekšā gaisa padeve, kas gaisu pievada tieši no aizmuguras. Tā pievada tieši dekamerā to, un, kad notiek sadegšanas process, ir kaut kādas daļiņas, kas pilnībā nesadeg. Un šīs daļiņas, principā, nesadegušas arī iziet ārā pa skursteni. Tas vairāk iesārņo dabu, arī nav tik krāsniņa
efektīva, tik liederīga, bet šeit, kad tās sadeg, caur šiem te caurumiņiem, tām vēlreiz tiek pievadīts skābeklis. Skābeklis kopā ar šīm te daļiņām aizdegās otrais un notiek šī te otrreizējā sadegšana. Tādējādi veidojot tīrāku šo te degšanu un arī efektīvāku. Tālāk, kā esam nonākuši līdz Dekameras durvīm, uzreiz varam redzēt, ka kvalitatīvs lējums no itāļu puses. Visas durvis ir no pamatīga čuguna, pats rokturis ir chromēts un pats gals ir šādi te plasmasīgi apdari, kas neuzkarst degšanas laikā, kas ir patīkami. Dekameras durvīs ir iestrādāts vidēja izmēra stīpls, un pateicoties tam, kad šai krāsņai ir šī sekundārā gaisa padeļa, kas veido tādu kā augstā gaisa aizskaru, šis stikliņš paliks tīrs ilgāk. Apskatoties šīs durvis, kā jau minēju, 5 čugunu lējums, tālāk jau degaukla visapkārt gan pašām durvīm, gan arī pašam stikliņam. Kāpēc tās ir labas lietas, ir īpaši kurināšanas procesa sākumā, kad skurstenis salīdzinoši vēss, dekamerās parasti rodās vairāk dūmi, jo nav sasniegta pietiekama viltme, lai tos izvadītu. Un šāda veida degaukla šos dūmus pilnībā izolē no istabas, patur dekamerā līdz brīdim, kad temperatūra paaugstinās un viltums sāk izvilkt šos dūmus ārā. Pat paskatoties uz mazajām detaļām, pat kur stikls tiek noturēts ar šiem te metālu knaģīšiem, pat aiz tiem ir novietota degaukla, kā arī šeit. Uzreiz patīkami redzēt, kad arī detaļām ir pievērsta uzmanība, kad šeit arī degauklas striķis ir. Šie te gali ir apstrādāti, lai tie neplēstos vaļā. Tad linkā ražotājs pievērš uzmanību arī mazākajām detaļām, un to ir patīkami redzēt, un tas arī atspoguļojos produktu kvalitātē. Tālāk jau redzam, ka priekšā šāds te čuguna lējums, tas ir vairāk, lai malka neiesistos stikliņā, to nesabojātu, nesasmērētu, un arī dekamerē veido lielāku dziļumu, tieši, lai būtu vienkāršāk ievietot pašu malku. Skatoties jau uz dekameru, pilnībā visa dekamera izkalāta ar šamatu plāksnēm. Šeit jau par šo mēs runājām, par trešo gaisa padevi, bet arī uzreiz inovatīvs dekameras risinājums. Nevis dūmi iziet pa taisno ārā, bet tie gan iziet pa vairākiem plauktiem un tikai tad ārā, kas nozīmē drošāku lietošanu. Ļoti mazs risks, kad var notikt kādi skursteņu ugunsgrēki, jo šī temperatūra ir salīdzinoši maza, bet mīnus tāds, ka šāda tipa krāsniņu nevar ievietot sildmūrī. Tā ir jāpievieno pie parasta dūmvada. Apakšā ir bieza čuguna reste ar riņķveidu izgriezumu, kuras tūlīt parādīšu, kāpēc tas ir. Arī aiztaisot dekameru, uzreiz var just, kā viss noblīvējās ar šo te aiztaisīšanu. Tas arī ir viens no tādiem veidiem, kā pārbaudīt krāsniņas kvalitāti, ir tas, kā tā noslēdzās. Tālāk, ja esam nonākuši pie pelnu atvilknes durvīm, tās arī izlietas no čuguna, tām arī ir apkārt degaukla, un šeit atrodas pati pelnu apļopme, kas ir vidēja izmēra, vairākām reizēm būs pilnībā pieņemama, un ar šādu slīpu galu būs vienkārši izbērt. Un atkal atgriežamies pie sīkām detaļām, bet šeit ir uzmetināta tāda kā 3 stūra leņķīši, lai jūs nevarētu slīpi ielikt šo te pelnu un nekrist pelni garām. Tagad jau pastāstīšu par riņķi, kas bija izgriezts šajā čuguna restē. Šeit ir atrodams mehānisms, ar šo riņķi griež un kustina. Tādējādi, pateicoties tā dizainam, kas ir nedaudz ielietas uz centru, visi pelni iebies pa taisno pelna kastē un nav problēmas tos dabūt ārā, nav nepieciešams nekāds pelna sūcējs vai kaut kas tam līdzīgs. Uzsirūkt jau var visu dabūt ārā, kas arī ļoti jauki. Tālāk jau par krāsniņas aizmiglu runājot, tā ir izgatavota no nerūsējošā tēroda. Šeit ir izgriezumi, kā jau iepriekš skatījāmies, šī izgriezumi ir, lai tiktu ievilkts gaiss šai te trešajai gaisa padevei, ko pievadīt dekamerai, un šeit ir datu lapiņa, un šeit ir zvaigžņu certifikāts no Itālijas. Runājot vairāk par ārējām detaļām, tīta daļa ir izgatavota no tērauda, šī te, kā jau mēs runājam, no čuguna, izpriekšpus no čuguna, šis no ziepekmens, šīs daļas no ziepekmens, un šī te pamatne
ir uz 4 kājām un izlieta pilnībā no čuguna. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par ziepakmens krāsniņu Alise. Ja gadījumā jums ir kāds jautājums par konkrēto modeli vai par jebkuru citu malkas krāsniņas modeli, droši sazinieties ar mani vai kādu no maniem kolēģiem ceplis.cu kontaktu sadaļā. Ja vēlaties krāsniņas aplūkot klātdienē, paldies mūsu izstāžu zālēs Funciemā, kur pēc iepriekšēja pieraksta varēsiet apskatīt pilnībā visas krāsniņas klātienē un arī saņemt konsultāciju. Paldies, ka skatījāties, lai sildams kadrās mājās!